Ideja par spēka zāli radusies domājot par vietu, kur jaunieši un pieaugušie varētu droši uzsākt sportot, apgūt pareizu treniņu tehniku un veidot veselīgus ieradumus. Projekta iniciators Edgars Kuks stāsta, sākotnēji plānots darboties tieši ar bērniem un jauniešiem, tomēr vēlāk ideja paplašināta. Sākotnēji vispār bija doma taisīt zāli priekš bērniem un priekš jauniešiem. Tad rēķinot bišķi arī matemātiski un demogrāfiski sapratu, ka būtu vieta vēl arī pieaugušiem. Tīri tehniski es esmu jau kaut kādus gadus sekojis vairākām zālēm ārzemēs, kur ir tieši vīriešu zāles, teiksim, tas ir vairāk kā komūna centrētas zāles, tur vīrieši nāk kopā, pēc tam viņi sabiedrībā dara dažādas aktivitātes veids. Man likās interesanti, Latvijā nekas tāds nav dzirdēts. Viens no aspektiem tam, ka zāle paredzēta tikai stiprā dzimuma pārstāvjiem, ir telpu plašums un dažādu palīgtelpu risinājumi. Zāles veidotājs uzsver, ka radītā vieta nav tikai treniņiem. Tieši personīgā pieredze viņu pamudinājusi pievērsties jauniešu izglītošanai par pareizu treniņu nozīmi, jo nepareiza slodze vai tehnika var radīt ilgtermiņa veselības problēmas. Es pats, kad sāku trenēties trenižera zālē, vispār neko nesapratu, paskatījos YouTube, skatījos, ko apkārt dara kaut kādi pieaugušie, bez jau kādas izpratnes. Un beigās tagad man jau bija 20 gadus, bija sačakarējis savu ķermeni ar daudz nepareizām slodzēm, man ir operācijas bijušas. Un tas viss ir tā daļa no tā procesa, kam es pats esmu gājis cauri. Tāpēc, manuprāt, tas likās vērtīgi palīdzēt arī pusauģiem jauniešiem uzsākt to sporta gaitas tieši trenižera zālē. Svarīga loma šajā procesā ir treneriem. Viņu uzdevums ir palīdzēt sportot droši un iemācīt pareizu tehniku jau no pirmajām nodarbībām. Es teiktu, treneris ir ļoti svarīgs. Vismaz pirmajā posmā, kad tu tiešām neko nezini par sportu vai kā trenēties, jo tehnika ir ļoti svarīga. Tas ir lielākais iemesls, lai tu nesatraumētu pats sevi, darot tos vingrinājumus. Un neuztaisīt sev ilgstošas problēmas. Treniņos plānots piedāvāt arī kopīgas nodarbības tēviem ar dēliem, lai veicinātu kustību prieku un vienlaikus stiprinātu ģimenes saites. Būs arī noteikti privāti treniņi cilvēkiem, arī vecākiem un bērniem kopā, vīriešiem un saviem bērniem, džekiem, koptreniņi. Tomēr tie bērni arī skatās saviem vecākiem kā, tā teikt, supervaroņiem. Man jau arī tēvs bija supervaronis, tā kā es biju maziņš. Pats pirmais, kurš aizvadīja pirmo treniņu Talsu spēka zālē Stērds, bija mūziķis un jau arī sportists Inters Busulis. Kāpēc visu šo te es atsāktu tādā otrā līmenī jau? Jo pagājušajā gadā man bija tikai skriešana, es noskrēju pusmaratonu maijā un maratonu oktobrī. Oktobrī es sapratu, ka man uz beigām sāk īdēt mugura un liekas, ka vajag tos spēka treniņus arī, lai stiprinātu muskuļus. Citādi neiet uz priekšu. Ja? Tad pēdējos 6 kilometrus es gribu izbaudīt tajā skrējienā. Fiziskā slodze tik tiešām nevien palīdz sasniegt sportiskus mērķus, bet arī uzlabo pašsajūtu ikdienā. Neatkarīgi no izvēlētā sporta veida, galvenais ir kustēties regulāri un darīt to pareizi, lai kustība sniegtu ne tikai rezultātu, bet arī ilgtermiņā palīdzētu saglabāt labu pašsajūtu un dzīves kvalitāti. Monta Megija Učelniece, Artūrs Reinholds, TV9 Pakalni.